Spilgtas, rosīgas un neatlaidīgas. 7 saimnieces no visas Latvijas. Reiz jau iepazītas, viņas atkal ir gatavas pārstāvēt savu novadu un cīnīties par labākās saimnieces titulu. Latgali pārstāvēs Aglonas maizes cepēja Vija Kudiņa un Arendolas muižas saimniece Faimja Turlaja. Sandra Icaka viesības rīkos savā piemājas saimniecībā Zemgalē. Uz Vidzeme dosimies pie Brantu muižas saimnieces Ilzes Briedes. Brigita Puriņa mīlestību pasniegs Straupē. Bet Silvija Čurkste viesību galdu klās Madonas pusē. Savukārt kurzemniece Iveta Celkārte viešņas uzņems Bērzciemā. 7 īstas Latvijas saimnieces. Šodien viesojamies Latgalē, Preiļu novadā, Aglonā pie Vijas Kudiņas. Viņa ir godu saimniece, pieredzes bagāta maizes cepēja un pašas izveidotā maizes muzeja vadītāja. Asprātīga, sirsnīga un pamanāma. Vija mums ir slavenība, viņa mums ir zvaigzne. No viesi, ko var sagaidīt no viesi? Kārtīgi, garšīgi ēdieni, tad īstu kārtīgi. Jā, no viesi var sagaidīt Viju. Vispār es sen jau gribēju aizbraukt pie Vijas, neesmu bijusi. Sagaidu tādu ļoti plaši izsmeļošu maizes stāstu. Arī ēdienas, kas saistīts ar maizi un ar rudziem. Droši vien kaut ko latgalisku arī. Aglona bez Vija nebūtu Aglona, vai ne? Jā, viņi tā kā kopā. Zini, kā būs baigi feini? Būs tā jāstri un būs ritīgi sirsnīgi, jo viņš ir dikten dziļš un sirsnīgs un tāds, dvēsels un garu cilvēks. Jā, pats, ka kāds priekšāds paskatās. Roku viņš ir, šķirts, kāds glauns šķirts. Paskaties. Labdien, mūsu mīļie gasteņi! Prieks jūs redzēt Aglonā, esat sveicinotis Latgales itamā golā. Ir vasalas maizes muzejā. Vasalas. Vasalas. Brūkaškas nāsa tādušas. Spāka nav. Vasalas. Vasals. Bet nav dzīves. Brīsmīgi jūs uzgaidīju. Cik labi, mēs ļoti gribējām pie tevi atbraukt, ļoti. Mēs ar dovanām. Dod šur. Ita tā, Vija. Tu esi sava ceļa gojēja. Es tev nopirku puči, fik viņi zina, kas te tāda ir. Bet tici man, sirds. Galvenais, sirds. Tā jau būs prišai augsts. Jā, savādāk nekā citim, jā. Vija māk. Vija ir šī vieta, un šī vieta ir Vija, un bez Vijas šī vieta nekas nav. Vija, tu ir šausmīgi feins. Šausmīgi feins. Tu šitai galā es jau teicu, ka Aglona bez tevi būtu pilnīgi, tas nebūtu Aglona. Un, jā, ir es tev gribu novēlēt tā īsi, lai tev ir tas kārtīgais kramps, un lai tu notur to savu kantu. Mums katram ir savu kantu, un šitās ir tavējais. Un es tev no savu kantu atvedu kādu astiņu, zivu astiņu. Noder. A to mums tikai buļbu pieauguši. Zivu navaida, paļģis. Vija bija uztraukta. Varēja redzēt, ka viņa ir uztraukta. Droši vien tas viņai nav raksturīgi, bet šoreiz viņai izdevās uztraukties bišķiņ. Ko, mīļās meitenes, lūdzu nocit maizes muzejā. Pa labi rīcības, kurai garo ceļa garīs meizīns sagojas, jo tik tālu braukušas šorīt, Pa kreisi caur logu var redzēt, kā maiznieki strādā un nākam iekšā. Smaržo jau pēc maizes, nav labāk. Tāda feina smakta te ir. Es jūs pagastēšu ar tie rokas Ildini. Mums te kaimiņos dzīvo babiņa, kurai 15. augustā palika 93 gadi. Un mēs savā starpā runājam, babai stepāja, kļoks turīs taisni to okas Ildiņa.
joprojām uz savām kājām. Šodien no rīta gurķu spainis pie manām durvīm, man pašai gurķu nav. Tā kā lai jums spēks no akas. Un es gribu palielīties arī ar savām zivīm. 80. gadu beigas, 90. gadu sākums, mums saprašanas nebija, kas tas tāds tartars. Tāda vārda mēs nezinājām. Toties mēs zinājām, kā zandarta filēju salikt burciņā un lai ir laba zakuska. Zivtiņa, kas par zivtiņām visu laiku sapņoja? Man ir arī zivtiņa. Jā, man tikai tik, cik viņu ir. Bet, kura nekādi nevar bez no viena dzert. Kad no tā lielā? Kādreiz mēs arī pie galda saviem ciemiņiem tā darījām, uzsaucām. Būsit veselas. Es dzeru par jūsu veselību. Paldies, ka jūs tādas esat. Jūs mani stiprināt ar to, ka jūs tādas esat. Es no jums mācos, es no jums stiprinos. Būsit veselas. Dzer vesela. Vasala. Iet labumā. Viņu stāv veselība. Būšu vesela, mauč mogā Laitlies veselība, Golva paliek skaidra, muška kojas atjums, bet ite pieskadas 20. Es neko nesapratu, es labāk nedzērs, es dodu stāvu. Es varu iztūkot. Šito gan tu nogaršosi. Zivs no Rušonas ezera. Es neesmu šo dzērienu speciāliste, bet pieņemu, ka tas bija labs. Tu esi speciālists varbūt, ne? Nē. Es arī stipru dzērienu nevaru novērtēt. Garšīgi. Pirmo reizi. Nē, pirmo reizi zandartiņš mazsālīts bija smeķīgs. Man tur bija tie garšvieliņas pareizie, viņam piestāvēt klāt ļoti smeķīgi bija. Nebija sačakarēts. Tūlīm būs jāiet jāstrādā. Tad čurstēt, dzer, īsim darēt darbu. Lai galva skaidra. Un tagad tur ir sagatavotas vietas, tur sēžamies un tūlīt strādāsim. Viņi to sauca par tartaru. Kāpāds zandartiņš. Kāpāds zandarts, bet tartars tā kā modernais. Modernais, ko viņi tā kā. Un tur bija kaut kas tajā zivtiņā. Niknis bija, jā. Niknis. Bet jāklausa bija vija un jāatcer tā, kā teica. Izdzer ielē, iedevi nākošajam, jā, un tad vālē uz riņķi. Ko, mīļās meitenes, man šodien arī jums būs dāvana līdzi, un tā būs ceļamaize. Bet savu maizīti jūs sataisīsiet katra savām rociņām. Un es zinu, ka jums maizīte sanāks ļoti laba, jo kā viena sieva Sicīlijā vadot meistarklases baltās maizītes, viņa teica tā, cilvēks ar siltām rokām var sagatavot labu maizi. Un jums ir ļoti, ļoti siltas sirdis, kuras iet visa mīlestība caur rokām. Un roku tēmu mēs šodien turpināsim visu dienu. Tādā secībā arī sāksim. Nākam šurp. Rociņas būs jāsamitrina, jo rudzu maizītei patīk mitrumiņš. Un saglaudīsiet, sāksim uz to galu sākumu. Tā, uz ko arī. Saglaudījuši kukulīti, liekat, šeit nesiet varbūt tad šitā te no tās pusītes liekat savā vietā katru kukulīti. Un lai atpazītu savu kukulīti, liksim augšā kādu zīmi. Tāda saimnieča riktīgi padarīšana, kur tad tas ir pamats, man liekas, saimniecei. Ja nemāk maizi cept, tad ko ar to saimniec darīt? Jā, kurš te nav maiziņu ceps? Nilzi šo vispārīgi pārgudrs šitā lietā. Jaunas meitas var zīlēt, liek tik daudz rievas, cik grib bērns, un ka izņem ārā skaita, cik tur rievas. Un Māras krustē zīmē vienmēr tāda, ka pirmā līnija ir saules līnija, un otra ir ūdens. Tās ir divas lietas, kas ir vajadzīgas, lai dzīvotu, viņas par naudu nevar nopirkt. Un tad liek dubult krustu un saka, lai pietiek saimei, lai pietiek bērniem, lai pietiek nabagiem un lai pietiek pašiem. Un ja mums pietiks, tad laimīgāk mēs nevaram būt. Ja pietiks bērniem un trūcīgajiem, tad laimīgāk valsts mēs nevarētu būt. Gudras tās sievas kādreiz bijušas. Es liku Māras zīmi.
Es centos vārpu. Man, ja bija kukuļs, bija garants, es tādu varpiņu veidoju. Es liku 3 punktiņus, jo ir tā, lai maizīte nepārplīst, ir jātaisa tas iekšā tas punktiņš tāds. Un tad ievilku Māras krustiņus par veselību, par labklājību un par mīlestību. Es biju mazliet satraukusies, jo es redzēju, cik profesionāli tur pirms manis visu to dara, ka man likās, ka man pat rokas trīc. Kad, lai tikai es arī kaut cik spēju to visu savākt tā pa smuko, lai tas viss tā arī izcepo, jo skaidrs ir, kad izcepoties vēl tā forma var mainīties. Tā kā man tas bija zināms eksāmenis maizes cepšanā. Nu tā, un arī tad, kad abriņa tukša, mēs vienmēr maiznieki ievelkam krustu. Paldies Dievam, ka ir dota maize, ar ko ar jums dalīties. Paldies Dieviņam par maizīti, par spēku, kas nāk no zemes. Un lai Dievs atkal mums dod maizi. Nu, maize ir, jā, maize tāda svēta, nopietna, dziļa lieta, jo nepavēlti teica tā, ka cilvēkam vajadzīgs ne tikai tā fiziskā, bet arī garīgā maize. Un to maiziņu, to maizes kukulu pielīdzina arī garīgam stāstam par mums visiem. Tāpat kā mēs nevaram bez viena maize, tā mēs bez otra maize nevaram dzīvot. Nu, maizes ir svēta lieta. Viņa gan var zinātniski izstāstīt, gan tautas dziesmās izdziedāt droši vien to maizes stāstu. Ja viņai katru dienu entas grupas, viņa to zina no A līdz Z noteikti. Nu, un šajā brīdī nav jāraud, ka jūsu kukulīši paliks te. Viņi aizies uz raudzējamo skapi, tā ir tāda silta vietiņa. Mēs joprojām gatavojam maizi, bet bez uzbudinātājiem, uzlabotājiem, stimulatoriem, stabilizatoriem un citām vielām. Sandriņa drusku dziļāk zīmīti, jo maizīte augs, lai nepazūd. Un tā kā siltā pirtiņā maizīte uzaugs, un tad nesīsim cepties. Kamēr maizīte briedīs un cepsies, bet saimnieces riktēsies baudīt namamātes sarūpēto maltīti, ieskatīsimies, kā viņa aizvada vienu no gada rosīgākajām dienām. Augusta vidū katoļticīgie no visas Latvijas dodas uz Aglonu svinēt vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus. Aglona piedzīvo svētceļnieku pieplūdumu, tāpēc Allažu svētku laikā netālu no Aglonas bazilikas notiek vietējo mājražotāju tirdziņš. Te nopērkama arī vijas ceptā maize. Tostarp slavenais Aglonas maizes veistūklis. Vai viss sev izpārdots? Labdien, vēl šis tas vēl ir. Kaut ko vēl cepam jūsu priekšā. Mazie veikstūklīši un vēlējā veikstūklīši ir īpašītas. Rauglīšiem būs vēlāk pikantā maizīte, tikko karsts ar sīpoliņiem. Baltmaizīte. Nācu speciāli, lai atrastu ar speķi. Paldies jums. Žāvēto speķi. Jā. Ļoti jauki. Mēs katru gadu Aglonas svētkos tirgojam maizīti. Ļoti liels prieks arī dzirdēt. Paldies, ka maizīte garšīga. Un mēs šos gadus tehnoloģiju neesam mainījuši. Mēs esam saglabājuši par spīti visam, nekādas ķīmiskās vielas nepieliekam. Un tas atkal dod spēku, kad pasaka paldies. Un arī šogad es vairākas reizes dzirdēju, ka cilvēki teica paldies cepēju rokām. Nu, ko es braucu atkal papildināt, jā? 23 plus 8 gadi tirgojam un nekad nevar uzminēt, kā pietiks, kā nepietiks. Nu, tad brauksim, ņemsim to, kas ir sacepts, atvedīšu. Bet es domāju, ka tagad būs klusums lielā miseiet. Labi, tad aiziet. Nu, var jau ņemt atvaļinājumu un var to darīt, bet galu galā, ja ir biznesiņš, pat sīkais biznesiņš, pa dažām dienām mums ir tāds apgrozījums, ka žēl būtu palaist garām. Jā, man ir jaunums manā dzīvē. Kopš
tās pēdējās filmēšanās. Man ir jauna mašīna. Jauna kā jauna, bet nomainīta cita mašīna. Ļoti liela noskriešanās. Cilvēku pieplūdums ir milzīgs, bet atkal ne tik daudz uz muzejiem brauc, ne tik daudz uz turismā, teiksim tā, objektiem apskatīt. Protams, visi brauc uz baziliku, bet izmanto iespēju arī iepirkties maizīti. Es vēl atceros, ka mēs ar zirga ratos braucām uz Aglonu vēlāk. Tētis nopirka ižu ar ļuļku, ar blakus vaģi. Un tad mūsu meitenes mazas lika iekšā ļuļkā, un tā mēs kratījāmies 8 kilometri uz baziliku. Sava veida sveceļojums bija. Tā, ejam tagad ceptuvē, skatāmies, ko piecepa, jo mēs tagad cepam ne pēc saraksta, bet to, ko var paspēt. Nu tā, kas mums ir sacepts meitenes? Taņa ātri fasē visu, ko var. Lena nāc arī palīgā. Safasējiet lūdzu visu, ko var. Iesim paskatīsimies, kas veikalā palicis. Ruta, mana galvenā kolēģe. Es ar viņu vienu dienu teicos ar visiem vīriem kopā, neesmu tik ilgi nodzīvojusi kā ar viņu. 20 gadi sāns ap sānu šajā uzņēmumā, kādreiz vecajā ceptuvē, un vēl mana bijusi skolniece skolā ir mācījusies. Tā ir apskaužama lieta, un cilvēkam jau vajag otru cilvēku. Un, tā kā saka, teicis cilvēku, kam var uzticēties, vienalga, vai tas ir kaimiņš, draugs, vīrs vai nezinu, bērns tavs, bet ja tev ir tāds cilvēks, tu esi laimīgs cilvēks. Nu jā, tie cilvēki, ar kuriem var kāpt kalnos. Redz, ar maizi ir tā. Citi zābakus var piešūt gadiem uz priekšu vai keramiku pietaisīt gadiem uz priekšu. A mums ir tā, visiem vajag karstu, siltu maizīti un tūliņu un tagad. Un vakardienas ceptā maize daudzu cilvēku skatījumā jau ir vecā. Visu tūliņu vajag. Tā, kur tu tagad brauksi? Kādreiz bija ģimene ļoti liels atbalsts, bet dēliem ir savas dzīves, savi bērni, savi biznesi un valsts darbi. Bet man ir ļoti labs kolektīvs, uz kuriem var paļauties. Un es zinu, lai kā tur būs, lai kas ar mani notiek, bet meitenes katra atbild par savu vietu. Nāk mums palīgā uz vasaru arī no malas, gan skolnieciņi, gan studentiņi piestrādā, jā. Bet man ir tie, kā saka, vaļi, uz kuriem turas tas viss. Tā, pašlaik viss, kas ir. Jā. Tikai uzreiz vai uz beņķiem nolieciet, vai kā, nu viņai ir tik karsta, ka mēs pat nefasējām ar augļiem. Jā? Labi, meitenes. Ir forši. Katru gadu Jaunavas Marijas debesbraukšanas svētku galvenās mises laikā pie altāra tiek nestas upurdāvanas. Šogad to vidū arī vijas ceptā maize. Jā, šogad tā sanāca, ka man bija iespēja upurēt maizi dievgaldam. Un tas bija ļoti saviļņojošs brīdis, jo es vēlreiz saku, ka Dievs mūs vada. Mēs tikko arī ar tēvu Sergeju runājām, ka viņš saka, sprediķos pēkšņi atnāk tādas atklāsmes, kuras vēlāk tu apstiprini, ka tu pareizi to esi teicis grāmatā, tā man arī par maizi. Citreiz pats brīnies, kā tāds teikums no manas mutes nāk, kā es tā pasniedzu to, jā, jo viss ir Dieva ziņā. Dievs mums ir devis maizi, dalījies ar maizi un mums to ir mācījis. Un upurēt maizi, tas nozīmē viņam arī pateikties par to, ka man viņš šo dāvanu
gan maizi ir devis, gan dāvanu, kā mācēt runāt par maizi. Un tā es šodien uz Dievgalda nesu savu maizīti cepto, vakar kurināju krāsti, cepu lielo kukuli un ziedoju vai upurēju, tā kā mūsu senči to ir darījuši. Pateicībā par to, ka izturu, par to, ka tiešām 24. gadu, un tā taču ir liela svētība, cept un ēst savu maizi. Bez Dieva palīga tad nekādi. Bez Dieva mēs nebūtu nekas. Turkiem ir tāds stāsts, kad nokrīt maizīte, viņi paceļ, patur virs galvas, nobučo un noliek uz galda. Un kādam sirmam turkam es jautāju, it kā saprašana ir, bet kā jūs mācīja? Turku valodā vārds maize nozīmē ek-mek. Ek – Dievs, daba, darbs, un mek – cilvēks. Un ja cilvēks ieguldīs savu darbu, dzīvos pēc dabas, pēc Dieva likumiem, tad maize būs mājās uz galda. Maize ir viss. Maize ir Dieva dāvana. Viesību dienas rītā Vija nolēmusi saplūkt visu nepieciešamo zupai. Tā būs vasarīga augstā zupa, no pašas dārza zaļumiem, garšaugiem un nezālēm. Es to daru regulāri. Man patīk virza, man patīk balandas. Es uzreiz lasu ar visām zālēm. Un ja kādreiz trāpās kāda pelašķīša jaunā lapiņa, arī lieku zupā. Tā, ar šito būtu labi, bet tur ir garsa. Protams, gan pesto no balandas un no nātrēm. Nātris šobrīd ir pāraugušas. Visticamāk, ka viņi kādu balandu zupu uzvārīs mums. Šitās var vienkārši likt uz sviestmaizes un ar sviestiņu ēst. Un šitos kātiņus ļoti garšīgi sanāk pankūciņas un veselīgas. Es domāju, sautīt viņas var, vārīt. Kaut kādā zupiņā vai kādā putriņā vai sautējumā. Kurā var, jā. Kaut kas tāds, kas sasūt. Kaut kā garšo sastāvdaļu, kā var likt, jā. Bet varbūt, ka marinēt ar var. Varbūt. Es neizdarīju neko. Es viņu pārsvaru ēdu vai nu sautētā veida, vai nu salātos svaigos pavasari. Nu tā. Sautēts noteikti. Paskati, cik skaista virziņa, arī to ieliksim. Arī viņā ir zemes spēks, lai arī poda aug. Nu, veselīgi viņi ir, bet ko dot, kas to lai zina? Ai, nervu nomierināšanai. Nopietni? Jā, svaigā veidā. Lai dabūtu līdzsvaru. Bet gan jau, ka tur ir pilns ar visādiem mikroelementiem un labumiem. Es jau teicu virzu, iedos mums virzu salātus noteikti. Virza, tas ir, jā. Smūtī jau var taisīt. Varbūt izdomās mums smūtī, tas saldējumu no virzas. Virzas saldējumu, nu. Nu tā, zupiņai pamats salasīts, gatavs. Man ir unikāls pagrabs. Viņš ir vēl taisīts laikam pirms kara laikā, cik es saprotu no ļaužu stāstītā. Man ir ļoti labs pagrabs un glabā visu, kas ir vajadzīgs ziemai. Zaptes, kompotus, ābolus, bēršsulas. Man senais valvētais pagrabs milzīgs. Ļoti labs. Man līdz jāņiem un kartupeļiem neienāk prātā dikt. Man ābols stāv līdz jūlijam nākošajai, gan līdz nākošajai ražai.
Bet mēs tagad turam kartupeļus, kurus iepērkam no zemniekiem vietējiem. Mums ir ļoti daudz skābējam gurķus uz ziemu sālām, un es zemniecēm gribu tieši salīt uz pagājušā gada vēl gurķus, lai pierādītu, ka labi sasālīti gurķīši stāv vairāk kā gadu un ļoti garšīgi. Un kāpēc viņi tik raukšķīgi? Tāpēc, ka mēs ņemam no tā sakas ūdeni sālīšanai, no kuras dzer arī mūsu kaimiņiene, kurai šajās dienās palika jau 93 gadi. Aksūdens, jā. Nu, protams, tas vislabākā sastāvdaļa. Bez labā ūdeni arī skabēšana nekāda nesanāks. Mums jau visiem tas ūdens nāk no aku. Cik te ir vēsi. Šitajā dienā, kad briesmīgi ārā augsti, karsti, te tāds vēsums. Man ir pieliekamais. Man ir pagrabs, man ir ļoti labs pagrabs. Es tur glabāju zaptītes. Principā es tur visu kaut ko glabāju. Man tur arī ir lielā saldētava. Man tur glabājās vīns, ābolu sula. Bet es glabāju visu kopā. Es neievēroju to, ka nedrīkst kartupeļus ar āboliem, tur kaut kas notiek. Bet es nezinu, mūsu pagrabā viņi kaut kā visi ļoti labi sadzīvo. Nu, sveikas manas mīļās meitenes. Vasalas. Olas jādēj. Ciemiņi brauc. Man olu vajag zupiņai. Pāri 20, 23 laikam vistas un 2 gaļi. Boņuks un Alfons. Un viņas savā starpā dala vistas, bet tagad viņas ir paņēmušas atvaļinājumu. Negrib dēt tik labi, kā man vajag. Olas Vijai vajag kā ēst. Jāliek klāt zupai. Varbūt pārējām saimniecēm ir kāds labs ieteikums, ko darīt, lai vistas atsāktu dēt. Varbūt kaut kāda Mozart mūzika jāliek. Mūsu mājās šobrīd ir vistu radio. Radio skan visu to laiku, kamēr viņas ir ārā. Un vai viņas no tā dēļ labāka vai sliktāka, es nemācēšu pateikt, bet to, kad lapsa pēdējā laikā nav atnākusi, jo mums skan radio, tas ir fakts. Bērnie sālītie gurķi, vārīti kartupeļi, kas pagaidām vēl tiek mizoti, un cūgaļas sēņu sautējums, tās būs Vijas maltītes galvenais ēdiens. Tātad pamatēdiens mums būs kakla karbonāde. Sagriežu gabaliņos, apsālu, piparoju, garšvieliņas pielieku, bet neko daudz no garšvielām. Drusku arī cukuriņa, tad gaļiņa maigāka paliek, un vismaz dažas stundas viņai ir jāpastāv jāatpūšas. Tālāk apcepsim, un tad liksim kastroli, liksim klāt bekas baravikas, tas, kas būs par rokai vai iepriekšējo laiku pielasītas. Es zinu, ka Sandra nedraudzējas ar sēnēm, Sandriņa piedod, bet es esmu izaugusi pie Grāveru meža, un bez sēnēm es savu dzīvi nevaru iedomāties. 2 viesībās jau es ēdu sēnes. Es nevaru šobrīd jums solīt, ka tās daudz sēnes es apēdīšu, bet pat cik tas jautājums ir speciāli man, tad es domāju, ja es viņas arī neapēdīšu, tad Vija sapratīs, kāpēc tās sēnes ir palikušas uz šķīvi. Un apsautējam un lieku klāt svaigo krejumiņu un labi pasautēju, un rodas tāda ļoti garšīga mērcīte. Vija nolēmusi pagatavot viesību pirmo ēdienu – zaļumu augsto zupu. Tātad zāļu zupiņa būs, un zāles dažādas, kā jau redzējāt, grūbas kartupeļi klāt, bet pamatā zāle. Tagad es viņas pārlasīšu, kātiņus es tikai tos, kuri sarkanāki noplēsīšu, bet kātiņos arī daudz vitamīnu es nekad tā dikti nešķiroju, vienkārši sasmalcinu. Galu galā šķiedrvielas mūsu vēderam ir ļoti vajadzīgas. Tātad katlā liksim grūbas, lai pavārās, gandrīz gatavas grūbas, tad liksim varītus kartupeļus, un pašās beigās tad liksim sasmalcinātus šitās zālītes sasmalcinātas un uzvārām. Nu, iegaršosim, kā mums izdevās. Mēs tagad viņu liksim leduskapī, lai viņa atdziest. Vēl būs oliņas klāt.
Nu, brīsmīgi gorda zupeņa būšu. Vijai šodien palīdzīgu roku netrūkst. Talkā atbraukusi arī vedekla Skaidrīte, kur saimnieču viesībām gatavos Eiropas kulinārijas zelta klasiku – Pavlovas kūkas. Nu ko, mana mīļā vedekliņa Skaidrīte, es uzticēju tev šo darbu. Tas ir ļoti atbildīgs, tas ir saldais ēdiens, tātad punktiņš uz ī. Ja nu tomēr man nesanāk zupa, otrais ēdiens uzkoda, tad es zinu, ka tavs būs perfekts. Lai tev izdodas, lai veicas. Paldies! Pavlovas kūku bezē pamatnes no olbaltuma un pūdērcukura jau ir izceptas. Atlicis sakult krēmu kūkas cepurē. Vispirms saputo saldo krējumu, pievieno mazliet cukura, tad maskarponi un puto tik ilgi, kamēr masa kļūst viendabīga un stingra. To pilda konditorejas maisiņā un uz katras bezē pamatnes veido krēma cepuri, kuru rotā ar svaigām ogām. Diez pārējās saimnieces braukušas tik tālu ceļu uz Latgali nebūs vīlušās? Varbūt viņas klusi cer uz kādu tradicionālu latgaļu saldo? Vājas cerības, ka iedos kļockas. Bet es tomēr ceru, ka vismaz kaut kā pa kluso varbūt iedos. Tuvojas brīdis, kad viessētā ieripo saimnieču busiņš. Tāpēc nama māte steidz izdēļot apkārtni un pie viena, kā pati saka, izveidināt pūru. Es ļoti bieži to daru, kad ir pilna māja ciemiņu. Mums gadās, ka vienlaicīgi gan lielajā mājā, gan šeit. Nu, un tad man pašai prieks, ka es varu rādīt, un galu galā ciemiņiem prieks, un galu galā arī tiem cilvēkiem, kuri nes un atdot. Interesanti, vai pārējām saimniecēm arī ir tik bagātīgi pielocītas pūra lādes? Nu, tā arī ir. Nu, tā arī ir. Attais lielo pūru lādi, izskar, vai arī liek uz galda viesiem traukus, tas arī ir vēdināšana. Nu, tā kā varētu teikt, tu pielieto tās lietas savā sadzīvē dažkārt. Vienlaicīgi, jā. Ir, bet nav pielocīts. Nu, kaut kas jau viņās ir, bet īsti nav. Jā, man kupros ir lielā, milzīga pūra lāde mantojumā. Bet man ir miltu lāde toties pūra lādē ierīkot. Vai ne? Un man ir dikt liela pūrlāde, jo man ir mantots pūrlāde no omiņa. Skaisti. Un tur ir daudz. Šodien viesojamies Aglonā pie Latgales godu saimnieces un maizes cepējas Vijas Kudiņas. Pārējām saimniecēm būs jābauda un jāvērtē viņas sarūpētie ēdieni. Turklāt ne tikai pēc garšas, bet arī pēc izskata, liekot atzīmes arī par godu gaisotni un nama mātes viesmīlību. Uzkodušas zandarta maizītes, izveidojušas katru savu ceļa kukulīti, saimnieces no maizes muzeja dodas uz Vijas māju. Pie namdurvīm viņas sagaida visa Kudiņu ģimene. Rītīgs sirsnīgas no Tas bija tik labi, ka tu jūti un arī pašai Vijai. Tāda Man liekas, ka viņai tas bija ļoti svarīgi. Tad rītīgi aizmugurē redzēt, viņš tā pilnīgi tik laimīgs, jo tur jau viņam tie bērniņi bija no tāda lielāka, mazāka un pavisam mazi māsiņi. Oi, kāda delegācija stāv! Vairāk nekā mēs! Nu, ko, mīļās gaškeņas, Lobadīna Pītos sātes, tā ir godu saimnieču sāta. Par godu saimniecēm tādām kā jūs, tādām kā es, kas kādreiz arī no nekā māk sagatavot ēdienu. Mikeli. Mikelis Jāzeps Kudiņš. Nāc šurp. Nolasījās Vijas raksturs. Man tā patika. Un Miķelī. Un padusē. Un noliek pie vietas. Oho, te nebūs tā, ka tu te tagad leksikās iedāzis. Vija ir tāda sieviete, kas pasaka, tad tā arī būs. Jā.
tieši manas domas, jā. Šeit ir Jāzeps Kudiņš. Pirms 9 gadiem aizgāja taisaulē. Mikelītim bija drusku vairāk kā pusgads. Un, kad tētis uzzināja, ka Ivars ir paņēmis, es arī pārgāju viņa uzvārdā, jaunības savā uzvārdā. Viņam jau bija liels aizkustinājums, bet, kad piedzima pirmais mazdēls un viņu nosauca par Mikeli Jāzepu, Mikelis Jāzeps Kudiņš, vectēvam bija attaisījusies vēl viena elpa dzīvot. Un, mīļās māsas, es gribu jūs aicināt apsāsties uz šī dzirnakmens. Dzirnakmens ir nākam, kaut ar vienu kāju visas. Čupiņā kaut ar vienu kāju. Dzirnakmens ir savu nokalpojis, viņš graudiņus vairāk nemaļ, bet viņš joprojām turpina kalpot cilvēkam. Un taisot māju, es nejauši viņu atradu zem viena nolausta vītola. Sarunāju ar saimnieku, viņš man atveda, nolika uzdāvinā apmaiņā pret savu dzimšanas dienu. Nākot iekšā, kādreiz mūsu senči pastāvēja uz akmens. Viņi zināja, akmens paņem visu negatīvo, akmens dod spēku. Tādu kaut kādu siltumu no akmens droši vien caur ķermenim es nejūtu, bet tā doma vien, ka viss tur to kāju uzlika, bija tā simbolisks spēks. Man ir tāds priekšstats, vai varbūt manas tās sajūtas, kad uz tā akmeņa, tā dzirnava akmeņa nevajag kāpt ar kājām. Es varbūt esmu savādāk informēta, es neesmu tik zinoša par visām šīm maizes lietām, bet kaut kas man tāds ir prātā drīzāk. Mēlos gašķeņas dasasādušies da golda, bet kā ar citiem ciemiņiem es arī uzreiz neļaušu likties klāt ēdienam. Man vienmēr ir stāsts par saimes galdu. Saime pie galda, bet kādreiz pirmo maizes kumosu ēda tēvs vai vectēvs. Saimes apgādātājs, maizes gādātājs, maizes tēvs. Viņam bija tā priekšroka. Un es vienmēr aicinu nevis vienkārši ieēst un projām skriet, bet izbaudīt, ēdot lēni, nesteidzoties. Latviešiem ir ticējums, sāc dienu ar maizi, visa diena būs svētīga. Es uzskatu, ka katra ēdienreize jāsāk ar maizi. Lai svētīga mums visiem šī dieniņa un visas no Dieva atvēlētās. Pat cik tas stāsts bija, ka tā ir vieta, kur pieņem turistus, tad es godīgi nesajūtos tā, kā pie saimes galda. Es sajūtos kā gaidīts ciemiņš viesu mājā. Gaidīts ciemiņš. Jā, mazliet tas tā kā kopā sajaucās, jo apkārt tā vide, kas ir tajā telpā, viņi tomēr ir tāda tieši tā turistiem domāta, un tajā pašā laikā tas ir arī saimes galds. Jā, tas ir saimes galds, bet lai tā, tas nav atdalīti, jā. Maizīte ir mūsu ceptā salskābā rudzu maizīte. Zupiņā mums ir augstā zupa. Tur ir viss, kas aug manā dārzā. Viss tur salikts, gan gārsa, gan skābenes, arī modernās skābenes, kas puķu podā aug. Mūsu pašu vistu oliņas, babas Stefas, izaudzētie, atnestie šorīt gurķīši, 93 gadi kundzītē. Lūdzu, lejam zupiņu, ņemam maizīti, pielikām arī grūbas, lai būtu drusku stiprāk. Gaļas tur nav, tāpēc es jums piedāvāju špeka piekost klāt, jā. Mūsu pašu vistu oliņas, zaļumi. Šodien maurlokus salasīju tepat, tie ir maurloki, viņam drusku tāda specifiska kā garša, un mūsu pašu oliņas. Tā kā meitenes labu apetīti. Zupas sastāvdaļas noskaidrotas. Laiks nobaudīt, kā tad garšo zaļumu augstā zupa. Ļoti jauka. Ļoti zupa manā gaumē. Jā. Pilnīgi. Man tāpat ļoti garšoja. Es domāju, ka šitā zupa varētu būt alternatīva Kurzemes skāputrai. Jā. Tikai kā pielikti zaļumi.
kaut kas starp skāputru mazliet, jo viņai bija tas tāds, un kaut kas starp augsto zupu klasisko, kas ir ar kefīru. Nu tā, pa vidu. Piens, jā, tas bija vai kefīrs? Vai krējums. Jā, kas tas bija? Nu, vienmēr cikot tas šķidrums bija balts, tad tur bija kaut kāds piena produkts. Jā. Tā bija laba. Viņš smēķīgs, jā. Bet bez bietiņām es pirmo reizi ēdu. Nē, es biju ēdus tādu, un es jau nojautu, es domāju, ka viņi dos to ganiņu zupu, bet tas, ka viņi tādā augstā zupas izpildījumā uztaisīs, tas bija ļoti, ļoti garšīgi un ļoti piemērot. Tiešām labi. Šitai karstai dienai bija taisni tas, kas vajadzīgs. Augstā zupa nobaudīta, un Vijas dēls un Vedekla jau steidz nest galveno ēdienu – vārītus kartupeļus ar cūgaļas sēņu sautējumu. Un otrajā ēdienā buļbēšana, protams, kā būs arī gaļiņa. Vienkārši cūgaļa, tepat audzēta, blakus pagastā mums ir liela ferma, bet ļoti garšīgā gaļiņa. Sautētā saldajā krejumiņā un ar sēnēm. Es zinu, ka viena te dāma nedraudzējas ar sēnēm uz jūs. Ar mani visi kārtībā. Es jau 3. reizi ēdu sēnes. Un skatieties, ka jums neuzrodās konkurenti uz sēnēm. Jūs mani uzsēdināsiet uz tām sēnēm. Un tad man vēl būs jāiet sēņot, pa kuru laiku. Un atkal mēs nepasniedzam porcijās. Nu, nekad mēs tā neesam darījuši. 19 gadus uzņemam ciemiņus. Mēs kā saimes galdā. Cik gribi tik ēt? Nu, gaļa paliek gaļa. Nu, un sēniņas klāt, un gurķens, un rāceņi. Nu, kārtīgs latviešu paēdiens. Kopumā ēdiens bija garšīgs. Jā. Piestāv. Vai ne? Piestāv tādām saimes galdam ļoti labi. Šī te šmurētā gaļiņa bija ļoti laba. Ļoti labi. Jā. Un ir mazām, un tiešām, ja tā pastāsta, tad, ja man būtu jāizvēlās kotlete karbonāde šmurīte, es ņemtu 3. Jā, vienmēr sulīgi. Jā, sulīgi, garšīgi, jā, mērcīte, sēņu mērcīte klāt. Reku, kad ienāk šajā mājā, tur ir karote pakarināta un čūska apkārt. Daudzi prasa, nu kā, mediki ir prasījuši, jūs mūsu čūsku paņēmāt, bet tas ir zalktis. Un zalktis latviešu tautas folklorā ir gudrības simbols. Es arī taisni, kad es ienācu, es noskatījos uz viņu tā. Es pat nepaskatījos, es tam nepievēršu uzmanību, un pēc tam, kad viņi to izstāties, arī centos uz viņu neskatīties, jo es sapratu, ka tas noteikti nav mans. Man sanā, es ar čūskām ar galīgi nē. Zalkša zīme. Zalktis, gudrības simbols, viens no ļoti daudziem ticējumiem ap šo tēmu saka tā, zem katras mājas dzīvo čūska. Ja čūsku nosit, māja nodeg. Man nav attiecības ar čūskām. Es čūskas nekur neieviju, un man viņas arī kā simbols nekur mājās neglabājās. Man ir līdzīgi, jā, man nav. Man pat viņas, var teikt, nepatīk. Nu, ko, meitenes, paēdušas esat? Pārbaudām vēderiņus. Bet tur drusku tā zarna stāv kā miets un grūti dabūt kaut ko vēl iekšā, jā? Braucam izklaidēties. Aiziet. Vija saimnieces ved uz netālajām kaimiņmājām, lai turētu viesību sākumā doto vārdu un paturpinātu šīs dienas galveno tēmu par rokām. Vija nolēmusi īpašā veidā pateikt paldies savām un saimnieču rokām par čaklumu un varēšanu. Un šodien, meitenes, es jums gribu dāvināt savas 2 dieva dotas dāvanas, Inta un Inga. Stāsts ir tikai par mūsu rokām. Tad, kad es tikko biju iesākusi Maizes muzeju, man atbrauc skolēnu grupa. Smuki puiši, meitenes, 11. klase. Un tajā laikā es dalīju graudus, rudzu graudus, dodu rokās, paturi rokās rudzu graudus, sajūti zemes spēku, sajūti grauda spēku. Es pieeju pie viena puiša, kuram ir uzsekta džinsu jaciņa, un izrādās tam puisim vispār nav roku. Skolotāja piesteidzas viņam mutē ieliek graudus. Man bija šausmīgs šoks un šausmīgs apjukums.
Un tas stāsts man neliek mieru visu laiku. Ik pa laikam domāju, kā tam puisītim, jo tik skaists, garā auguma. Un, kad dzima mani mazbērni, pirmais, ko es skatījos, vai ar rociņām viss ir kārtībā. Jo ar rokām mēs pirmo reizi savu bērnu paņemam, ar rokām jau saglaudām, kad nesājam zem sirdsvēdariņā. Rokās turam bērniņu, ar rokām mēs saglaudām savu mīļo, saglaudām savas draudzenītes, gurniņu vai maigu, pieglaužāmies, jā. Un tas ir tik svarīgi, ka tev ir rokas, kuras tev visu laiku darbojas. Bet cik bieži mēs viņām sakām paldies. Nu tad, lūk, es jums dāvāju šodien savas draudzenes. Viņas, šoreiz tikai nedaudz, bet palutinās jūsu rociņas. Paldies, ka jūs mani savās mājās esat uzņēmušas un uzņemsiet. Paldies, ka jūs ar savu prātu, caur savām rokām darāt brīnumus. Rokas ir viss mūsu dzīve. Jo caur rokām aiziet pilnīgi viss. Gan mūsu darbs, gan mīlestība, gan pilnīgi viss ir mūsu rokās. Paldies, kā viņas man ir, jo bez rokām tas tomēr grūti, es domāju. Bez rokām tu jūties kā bez rokām. Kā bez rokām, jā. Man liekas, ka turpat tā kā īsti runāt nerunā. Tu nerunā tajā brīdī, tev vienkārši labi ir. Brīnišķīgas sajūtas, es domāju, jebkura masāža tas ir patīkami. Es piekrītu Faimai. Jā. Jauki bija. Vai ne? Bišķiņ tā relaksēties. Tā jau bija atpūta. Tas bija super. Tā jau bija atpūta. Tas bija relaks. Mēs taču to bijām pelnījušas, vai ne? Dievs, cik tas bija forši. Kamēr saimnieces cita pēc citas izbauda roku masāžu, pārējās izvēlas zālītes, no kurām veidot roku ziepes. Man sanāca tādas ziepītes, kādas es biju iecerējusi ar udzpuķēm un kliņģerīti. Man ļoti patīk abas divas šīs puķis, tādēļ es viņus šeit ieliku. Mēs taču paši smukas. Es pat biju piestēlējies pie to savu kleitu, bet es to neapzināti saliku tās rudpuķis. Smuki. Atgriežoties pie viesību galda, saimnieces jau gaida saldais ēdienas. Vijas vedeklas gatavotās Pāvlovas kūkas. Šodien es atļāvu paslinkot, desertu saldo nekādu netaisīt. Pirmā doma bija taisīt īstu lauku torti, bet tad es domāju, man ir tādas vedeklas, kuras visu var. Vecākā mana vedekla Skaidrīte, viņai nav tādas izglītības, kas ir pa putrām, pa katliem. Bet viņai ir hobijs, viņa kolosālus tortes taisa, un šī Pāvlovas kūka ir ar viņas rociņām taisīta. Jā, ar viņu odziņām no viņas saimniecības. Nu tad labu apetīti. Paldies. Un varbūt pie kūkas, kurai vīna piedāvāt, kā jums, vai kafiju, tēju. Bija labi, garšīgi. Paulova kā Paulova. Jā. Klasiska Paulova arī bija garšīga. Tā ir tāda tiešām klasika. Foršs deserts, forša kūciņa, kur vienmēr var pielikt klāt tās ogas vai kaut ko. Man jau viņi vienmēr ir garšojas. Man garšo Paulova, viss ir kārtībā, un arī šī Paulova bija garšīga. Tikai pie vijas. Paulova. Es sēdēju, skatījos tiešām. Man nešilierējās. Viss ir labi, bet kļockas. Ja pie vijas nepēd kļockas, tad tu pie vijas neesi bijis. Līdz pusē tikai bijis. Kā tu teici, kas tie pa godiem, ja nav kļockas? Pati teici! Ko darīsim? Mēs piesakam buntu. Es atkal pasmalko tā kā jūs. Gribēju iztaisīties. Gribēju pasmalko kā Rīgas dāma. Mēs gaidījām kļockas.
Jo bez tam bija demonstratīvi teikusi, ka tās nav nekādas viesības, ja nav Kļotskas. Un tad mēs domājam, šī tā reize, kad Vija nāk. Kad mēs esam viesībās. Kad mēs esam viesībās, kad mums pienākās Kļotskas no Vijas. Kļotskas, 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 Kļotskas. Dabosies ližoiku papīri. Atsasiedīs pie golda kūtā smote, īdeve tu āč. Kas te par buntu? Kas tas par buntu? Klusējam. Kā viņus par iedomājas Kļotskas mums neiet? Jā, viņš pats teica, ka kas tie pa godiem, ka nav Kļotskas un nav. Un nav. Nu tad kad tās Kļotskas? Bedekliņa manā nāk, palieliet, kā jums Paulova kūka garšo? Ļoti. Garšo, bet vai tu nezini, vai tur Kļotskas nav kaut ko palikušas? Kaut kā tas mākšļa bija. Es vienu brīdi noticēju, tā, ka to karot viņi sāka vicināt, es noticēju, ka nebūs. Viņi vienkārši, lai mūs apturētu, lai tā kā... Bet tad, kad jau mēs tikām aicināti sārā, es kaut ko jau tur manīju, ka man liekas, ka tur jau kādam tiek jau ir likts jau gatavot. Vija ir atradusi ticamu ieganstu un aicina saimnieces pagalmā aplūkot viņas priekšautu kolekciju. Saimnieces ļaujas, taču acīm redzami joprojām nezaudē cerības nogaršot Kļotskas, saldajā krējumā sutinātas raugamīklas asuškas ar maigu biespiena pildījumu, bez kurām senāk Latgalē nebija iedomājami nevieni godi. Pasākums var teikt, ka beidzies, bet jums palika kaut kādas vēlmes neizpildītas. Jā. Ko jums gribat? Kļotskas, 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 Kļotskas. Reku. Nu, un kāpēc? Paga nedod Vijai, nedod tikai Vijas. Tu daudz nemuldi, kāpēc mēs Kļotskas tik ilgi nedevām. Mēs pārbaudījām jūsu apetīti. Ja jūs būtu teikušas, labi, tur zupa otrais ēdiens, bet ja jūs būtu teikuši Paulova kūka, tā, nebūtu novērtējuši, Kļotskas nedabūtu. Bet es redzēju, kā jūs apēdāt, izlaizījāt visu. Es domāju, Kļotskas tas ir Vijas zīmols, bez kā nevar iztikt tiešām viesības pie Vijas, vai ne? Latgalī Kļotskas pasņādza lielūs gūdūs, tad, kad bija krustobys, tad, kad bija kozas, arī biedēbas pēdējais gūt cilvēka dzīvī. Un padeva arī tikai labiem cilvēkiem. Tas, kurš ir labi paiets, tas ir dabūja Kļotskas. Un nagaidot, ka mēs te dakšanas nesim ar Vidolcu Kļotskā ar gapteli nevar bakstēt, jo Kļotska sasamuršē palīk nagorda. Nagaidot, ka mēs te kaut kādu šķēvēšus nesim Kļotskas, jo tā. Jojam ar pierksteņiem, jolīk mutī. Jāšmakstina, ja? Jāšmakstina. Pēc īspējas skaļāk jolaiza pierksti. A tai, kā balss jau vītis beigam, tad tī pierksti joslauka kaimiņam uz placa. Un jo taukainoki pleci, jo družnoki sābri. Labu apetīti! Emocijas sitēja augstu vilni, viss notikās, un ar lustīgu mūziku, un tikām pie Kļotskām. Apdzīvs, kas var būt labāks par šo? Vai te cepējai rokas nesāp? Bet šitās ir savādākas. Kā biespienu. Tas ir to vērts. Bija vērts buntu taisīt. Kā viņas var garšot labi? Tā, te Kļotskas nesmeķēja pilnīgi garšīgi, vai ļoti garšīgi. Tā kā viņš māk, tā neviens nemāk. Jā. Ļoti. Uz šīs priecīgās nots Vijas rīkotās viesības noslēdzas. Un tas nozīmē, ka saimniecēm laiks dot savu vērtējumu par pasniegtajiem ēdieniem, par viesību gaisotni, par namamātes viesmīlību. Es gribu teikt, viens ir viesmīlība, bet tas viņas dziļums, tā viņas klātbūtne, ko mums bija laime izjust
To, man liekas, katram cilvēkam, kas vīju satiek savā ceļā, viņam ir jābūt laimīgam, ka viņš viņa laikā, viņa ceļā šāds cilvēks ir bijis. Ka viņam ir laiks veltīt tavu uzmanību, jo viņš ir ļoti dziļš cilvēks. Brīnišķīgi. Jā, ļoti labi. Ar visu relaksāciju, ar visām kļockām galā, kā punktiņš uz zīd. Un arī mēs tagad redzam, kāda ir viņas ikdiena. Īstenībā mēs bijām arī viņas tādā, varētu teikt, pat darba dienas vidū šeit. Jā. Tā kā mēs ne tikai viesojāmies, mēs arī saprotam, kā šī maizīte top, kā viņas maizīte top. Jā, tieši tā. Viņai ir tāda vesela programma. Var redzēt, ka viņa zina, ko viņa dara. Viņa savu tēmu pārvalda, un viņa arī ar pārliecību par to visu runā. Vērtējot Vijas viesības, katra saimniece viņai var piešķirt maksimums 80 punktu. Visas kopā 480. Vija no pārējām saimniecēm ir saņēmusi 426 punktus, un tas nozīmē, ka Iveta un Faimja saglabā līderpozīcijas un pagaidām ir galvenās pretendentes uz balvu no Latvijas televīzijas. Ar zirgu? Es taču teicu, ka ar zirgu būs jābrauc! Nākamajā raidījumā saimnieces dosies uz Zemgali pie Sandras Icakas. Šodien es jūs vedīšu tādā mazā ceļojumā. Saimnieces vizināsies pa jūgā. Es atminējos bērnību, kad tu sēži un tās kājas šūpiņi pār pa bortu. Kāps mežotnes Pilskalnā un baudīs maltīti 3 dažādās vietās. Es domāju, vēl vismaz 3 vietas varētu tādas, kur noklāt galdu un parādīt, jā. Saruna, nebrauksim mājā, kamēr neiedos kļockas. Tev varbūt no vakardienas paliks. Tev varbūt vakardienas. Varbūt saldēts. Pagrabā. Es teikšu tā, es paskatīšos, kā jūs novērtēsiet manas vedekos darbu. Paskat, cik gudra, ne tikai visu cieņu vedeklai ļoti skaisti, ļoti apetītilīgi. Paskat, cik saldi ir un